Sveiki! Mani sauc Agnis Graudulis, pārstāvu uzņēmumu Mežs un vide. Ikdienā nodarbojos ar mežu apsaimniekošanu, sniedzu konsultācijas gan par mežsaimniecību, gan arī par dažādiem agromežsaimniecības risinājumiem. Reizēm cilvēkiem parādās jautājumi par dažādām tādām eksotiskām sugām, par viņu audzēšanu. Un tur mums tā kā ir jāsaprot, ka tur ir jābūt ļoti tādiem uzmanīgiem, ko mēs stādām, ko mēs audzējam. Ja mēs gribam kaut ko jaunu ieviest, ko it kā citi neaudzē, tad viens puses tas ir labi, interesanti, tas ir kāds varbūt biznesa priekšrocības, bet kaut kādā brīdī dažas sugas var vienkārši būt tādas bumbas ar laiku degli, tāpatās kā savukārt gan zeltlotiņas, gan latvānis, gan vēl kaut kas cits tap atvests, gan nošlapa kļava ar tādiem labiem nodomiem. Un šeit ir vēl viens man aiz muguras tāds potenciālais augs, kurš kaut kur ar labiem nodomiem ir kaut kur ceļojis no Ziemeļamerikas uz Eiropu. Lielā daļā Eiropas viņš ir viena no invazīvākām sugām, kas tur ir. Un te var paskatīties, kā viņš uzvedās Poļu mežā, kur tas klimats ir varbūt bišķiņ siltāks par mums. Varbūt mums bijuši tā laime, ka tā vēl Prunus serotinai, Black Cherry vai vēlā iela līdz mums vēl nav atnākusi. Šitāds izskatās pamešs tādā parastā lapu koku mežā. Un būtībā šitien te ir tāda Prunus serotina jau vēlās ievas grupa. Te ir kaut kāds ozolu, bērs, priedis, apss, kaut kāda tāda tipiska Latvijas veģetācija. Un tās augšā ir šobrīd slēgts vainags no pameža. Un visi šie te pameža koki ir Prunus serotina, jeb vēlā ieva. Mēs ieejam tālāk mežā, tur ir kaut kas bišķiņ mazāks, varbūt kādreiz te kāds ar kaut ko ir mēģinājis cīnīties. Bet šobrīd visa tā pameža slānis sastāv no Prunus serotinas. Te ir kaut kāds, lielāk jau tāds cienījams eksemplārs, caurmērā kaut kur uz 15. Un tad pārējais ir dažādi vecuma krūmi. Viņš arī īpaši nepiedalās vietējā barības aprecē. Tā var redzēt, šitas, piemēram, ir kaut kāds krūklis, kurš ir kaut kad apgrausts, ka vietējā suga to ēd. Tā ir kaut kāda šitā ir apse. Apse arī riktīgi, visi gala apkosti ir grausta. Un tā piedalās vietējā apretē, bet tā vēlā ieva vienkārši visu aizaudzē. Būtībā samazina gan meža dzīvnieku barības bāzi, gan būtībā limitē jebkādu meža atjaunošanos, jo viņas sākotnēji veido ļoti blīvs krūmājs, kur nekas reāli cits nevar izaugt. Te ir pat tāds atvērums, un te ir vai kaut kādi kazeni, vai tas Prunus. Un tāda, tā suga ir ieviesusies. Un te ir iemesls, kāpēc cilvēki viņu varētu gribēt audzēt pie mums. Te ir tāda mežmala. Kaut kur ir vairāk gaismas, tur ir kaut kāda pļauva visas. Un tad augšā tā iela, vēlā iela pilna rogām. Iespējams, ka viņas ēdams kaut kad vairāk uz rudeni, kaut kāds, jūlijas, augusts vairāk. Ogas ir daudz, kad ir gaisma, tad nav riktīgi pilna, te ir kaut kas arī virsū, bet tas nozīmē to, ka šitas ir tāds invadēšanās perēklis, un tiešām, ja kāds grib audzēt ogas, tad būtībā tā ir reāli bumba ar laika degli, un kurā brīdī viņš izies savaļā, un kontrolēt to vairāk neviens nevarēs savākt. Tad, ja tas iepriekšējais meža tips pēc mūsu klasifikācijas varētu atbilst vairāk damaksnim, šies vairāk varētu būt lāns, kaut kas bišķiņ mazāk auglīgs, ir priedis un kaut kāds ozols ir iegājis bišķiņ pirmajā stāvā. Vai kaut kad iegūt arī, redzēt, ir tādi sveķi priedi, tad būtībā šī ir oriģināli kaut kāds priežu mežs, šis reālāk stādīts. Un viss tas krūmājs, kas ir
apakšā tā ir tā vēlā ieva, Prunus rotina, un no tām vietējām sugām, nu, tad viņām klājās gaužam grūti. Te ir kāds pretam kāds pīlādzīts, šitā ir vēlā iela, te ir kaut kāds krūklis, kaut kur bišķiņ iespraucies, lejā ir vēl viens pīlādzīts, bet būtībā, nu, uz to kaut kādu paaugus tādu līmeni te nekas no tā nav izaudzis, tie pīlāģi joprojām ir kaut kur pašā apakšā, un visu to veģetāciju ir principā paņēmuši dažāda vecuma tās vēlās ievas. Nu, kaut kur tālāk, ja te ieiet dziļāk mežā, tad, nu, it kā ir viss tā saimniecība bišķi retāk, bet, nu, viss, redzēt, tie kokveida stumbri ir Prunus rotina. Tā jau viņa izaugusi tādu, gluži tādu cienījamu izmēru. Nu, kaut kādu malku varbūt sanāk, bet, nu, būtībā, nu, tāds pats stāsts, kas ielaist kaut kādu korintu mežā vai vēl kaut ko, tikai, nu, šitais man šeit vēl ir trakāks, ja tā korinta ir, nu, kaut kādos pudros vēl mēdz augt. Tad šitais būtībā te ir, nu, cik tālu tas skatiens sniedzās, ir tas Prunus rotina, nu, un te pa apkārtnes mežiņiem, kur arī brauc ar mašīnu, skatījās, nu, viņi ir visur. Nu, tā kā vienkārši visur, un tad, nu, būtībā tā ir reāla problēma mežsaimniecībā. Un te var redzēt, kādas Prunus rotina ogas izskatās tūplānā, un tādi čekariņi. Kaut kur mežā neliels tāds tā kā aptvērums bišķiņ gaišāks, un te viņas tā kā aug. Un, ja iedomājas, ka tas viss ir kaut kur gaismā, tas, kas iepriekš bija filmēts, nu, tur tā oga ir vienkārši daudz, un līdz ar to tas izplatīšanās ātrums arī ir, nu, samērā, es teikšu, strauši. Nu, ir ļoti daudz sēklu un arī labi viņas dīkst. Un šī te ir tāda mežmala, un te var redzēt, ka tas vēlā ieva vienkārši lēnām lien uz priekšu, kaut kur uz pļauts pusi. Kur te ir viens, uz kaut kādu metri ir nākošais. Tas viss ir ieaudzis no kaut kādas vienas mazas sodziņas. Tagad arī ik pa metram ir kaut kādi Prunus rotinas dīksti, mazie audziņi. Un tādā veidā viņš lēnām visu pārņem visu apkārtni. Te ir kaut kas pavisam maziņš. Nu, te jau kaut kur ēnā vēl maziņš. Nu, būtībā viņš dīkst ļoti labi. Un te ik pa metram vairojās. Nu, ko līdz atstāja kādu vietiņu brīvu. Tā Prunus rotina uz priekšu. Nu, ja tā augt pīlādes, ozols un viss pārējais, tad nu šitā suga nevarētu iemesties, bet šitā izskatās arī tanī gāles veģetācijā ļoti labi vairojās. Nu, te man aiz muguras jau tāds pavisam resns Prunus rotina vēlās ievas eksemplārs. Viņš jau tā audzis, te, nu, sanāk malka. Varbūt pēc diametra pat sanāk kāds stars klucis. Bet, nu, noteikti tā nav suga, ko vajadzētu mēģināt audzēt. Vai, nu, ogu ieguvēji vai, nu, kaut kādām vienkārši skaistumam. Jo būtībā tā ir vienkārši bumba laika degla, notiks kaut kāda apstākļa un viņi vienkārši aizies savvaļā. Un tad džins, kad ir ārā no pudeles, nu, izskatās, ka viņu vairāk nav iespējams savākt. Jo viņš, principā, dominē pār vietējo veģetāciju, izbeidz jebkādu meža pašatjaunošanos, jo viņš ir visur un uztais ēnu. Būtībā meža pirmā stāvā tas, kas ir, tas ir. Otrā stāvā tur iejaukt nekas nevar. Vai kaut kur paskatoties arī uz jaunaudzēm, tur arī jaunaudzēs viņš ir daudz, un tā ir viena suga, ko, nu, arī grūti dabūt ārā no jaunaudzēm. Viņš samērā ēnas izturīgs un arī lien visam virsū, kam vajag un kam nevajag. Kaut kā tā. Tad, ko ikdienā nodarbojos ar mežu īpašumu apsaimniekošanu, sniedz konsultācijas par mežu, plānoju cirsmas, kaut kādu ciršanu, meliorācijas sistēmu uzturēšanu, kaut kādu mežu atjaunošanu, un kā arī sniedz konsultāciju par agromežsaimniecību, riekstkoku audzēšanu un dažādu sugu audzēšanu. Un tā arī šīs sugas kaut kā nonāca, ka cilvēki kaut ko jautā, nu, ka gribētu kaut ko audzēt, kaut kādas sugas var iegūt, un tā kaut kas neparasts. Jā, nu, iespējams ir kaut kas neparasts, bet, nu, tāpēc tam ir
var rasties neparasti daudz darba vai neparasti daudz problēmu, tāpēc, vajag ieskatīties vienmēr kaut kādos invazīvo sugu sarakstos, un šitas ir patiešām viena no invazīvākām kokaugu sugām, vismaz Rietuma Eiropā. Blakus robīnijai tā skaitā. Jā, labi, paldies, ka skatījāties. Tā, tiekās mežā.